Vēlreiz pateicos departamentam par nostāju šajā jautājumā. Paldies, ka jūs atbalstāt šī jautājuma virzību tālāk. Es arī ļoti ceru, ka deputāti šodien atbalstīs Imantas iedzīvotāju, un ne tikai Imantas, faktiski visi pārdalās iedzīvotāju vēlmi, nepieļaut šo te lokāla planējuma grozījumu, un es vēlos atgādināt par vēl tādu detaļu. Mums pagājušajā nedēļā bija Mājokļu vides komitejas sēdē, kur mēs izskatījām tādu dokumentu, ka līdz jums precīzi nolasīšu, konceptuālais ziņojums par Rīgas valsts pilsētas kapsēto attīstību un apsaimniekošanu 2035. gadam. Šis dokuments tika atbalstīts, un to noteikti mēs vēl redzēsim tālāk darbu izpildes procesā, un tajā dokumentā citu starp bija arī 2 zemes gabali pieminēti, kas atrodas blakus Lačukas kapiem, attiecīgi, un kas pieder pašvaldībai. Līdz ar to, tad, kad mēs pēc būtības lēmsim par to, vai ir vajadzētu, teiksim, paplašināt kapsētu teritoriju, vai vajadzētu ļaut īrīkot faktiski privātas kapsētas blakus pašvaldību kapsētai, Lačukas kapsētai, tad atbilde ir viennozīmīga. Ja pašvaldībai tas ir vajadzīgs, tad pašvaldībai arī visas iespējas ir šobrīd garantētas, jo pašvaldības īpašumā blakus 2 lielie īpašumi perfekti transformējumi, lai paplašinātu Lačukas kapsētu. Līdz ar to jautājums par krematorijas būvniecību, viņš ir pakārtots, attiecīgi, lai to izdarītu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kas ir spēkā, jābūt nomainītām attiecīgi zemes lietošanas mērķi, ko arī attiecīgi virza šie projekta attīstītāji. Tātad, ja mēs to neļausim, nebūs arī ne privāts kapsētas, ne arī krematorija. Un uz to ir vērsta arī šī mūsu aktivitāte, ko mēs palīdzējām Imantas iedzīvotājiem novadīt, savācot šos te milzīgu parakstu skaitu. Ja mēs reķinām tos parakstus, kas bija savākti vasarā, un pievienojam tos, kas šobrīd ziemā, 2 dienu laikā, 30. decembrī un 10. janvārī savākti, tad kopumā vairāk nekā 5000 Imantas iedzīvotāji ir nobalsojuši. Tas ir, liels skaits. Es domāju, ka vairākumam deputātu, kas te ievēlēti, bija mazāk plusiņu viņu vēlēšanu biļetenis nekā šobrīd nobalsojuši imantieši par to, lai nebūvētu blakus viņu mājām to krematoriju. Līdz ar to, kolēģi, šobrīd atbalstām kolektīvā iesnieguma virzīšanu, un par to ir liels paldies no visiem Pārdaugavas iedzīvotājiem. Un tad, kad pienāks laiks, atceramies, pašvaldībai ir savi zemes īpašumi blakus Lačukas kapsētai, lai uztaisītu palielināšanu gadījumā, ja tā būtu nepieciešamā. Līdz ar to nekādas privātas kapsētas Imantas apkaime nav vajadzīgs. Paldies!